Sveicināti Žoriks TV, mums šodien ir intervija ar profesionālu izbijušo hakeri, kas ir saņēmis sodu agrāk par savām darbībām, nelikumīgajām, pabijis brīvības atņemšanas iestādē Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš ir Latvijas valsts iedzīvotājs, bet vēlējās palikt anonīms, jo viņam vēl ir saistības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Tātad vari pastāstīt, lūdzu, pa sevīm? Anonimitāti mēs saprotam, ka vēlēs palikt. Kā nonāca līdz kiberdrošības jomai un kas notika ar tavu lietu ASV? Kiberdrošības jomā es nonācu, es tā dabas dots talants. Vienkārši saprotu, zinu un spēju analizēt visu to un salikt visu vienkopus. Tas ir dabas dots talants. Kā sākās, teiksim, ar Segu, Dendi, Tetriem? Nē, es redzu lielu artilēriju. Uzreiz. Kā kaut kā iegādājās vecāki kompjūteri vai datorsalonā? Parādījās interese un pats sāku pabīšīt. Tieši kompjūters nekādas segas vispār aizmirst. Vecāku kalumu un ne, pat aiz no komps. Sākās viss ar internetu saloniem. Un, teiksim, atvēri vaļā Word dokumentu, saprati, ka vari kaut ko izdarīt vai... Tieši saists, viss ir uzreiz pārlūkos un tādā veidā un sāku saprast to, kā var visu sarakstīt, kā var visu izdarīt. Sāku interesēties par programmēšanu un visu pašrocīgi. Kamēr citi spēlēja Counter-Strike datorsalonus, ko tu darīji tajā laikā? Tev kaut ko nelikumīgu darīja? Jo, ar to arī viss sākās. Kas bija pirmā tava nelikumīgā nodarbe? Atvērt to, ko nevajag, un ielīst tur, kur nevajag. Svešas sarakstis? Man interesē, mūžu interesēs bankas un tādas lietas. Kā tikt iekšā, kā pasīties kaut ko, pēc tam jau sāk saprast, kā kaut ko paņemt, bet to es vairs nedarīju Latvijā. Latvijā es tikai skatījos. Tu gribi teikt, ka tu jau kādos 16, 18 gados caur datoru salonu... Vecāks, man bija 25, kaut kā 26. 25, 26 gadi tu jau varēji ielīst no datoru salonu publiskā tīkla interneta kodā banku sistēmā iekšā? Jā. Latvijā? Jā, mierīgi. Latvija tagad ir ļoti daudz iegrūdus aizsargu mūros iekšā. Un tagad to neizdarīs. Var izdarīt, bet tur ņemšanā. Saprotu, jau tādā ziņā es novacojos rītīgās, bet agrāk tas nebija tik aktuāli, agrāk tas savādāk, jo tagad tā kiber, tā visa pasaule, viņa pavisam savādāk ir. Un ko tu paņēmi, kas bija tava pirmā banka, kur tu aplūkoji, paņēmi kaut ko no turienes vai ne? Nē, vispār Latvijas neko nekad neesmu ņēmis. Un kā saka, nedirst savā dārziņā, no kur pats ēd. Vienkārši okšķerēji skatījies? Jā, tikai skatījos. Un nevienam nekādi jautājumi nebija, ja? Skaidrs. Nav jau māka paņemt, māki noslēpties. Jā, taisnība. Kas notika ar tavu lietu ASV? Viņu slēdza. Man uztaisīja saucamo time serve, kas ir lietas beigas, bet sadeva visu pilnībā, kas man bija. Bet vari pastāstīt, kā tu nonāci līdz ASV, kā tas tur viss sākās un līdz brīdim, kamēr to noķēra? Jā, tomēr gribās zināt visu. Un kā es nonāku līdz ASV? Loģiski, pa savu naudas nelido paņēmu uz kartiņām biļetes, uztaisīju visas rezervācijas, iekāpu ļautenē un lido prom. Citu cilvēku naudiņu, jā? Protams. Cilvēks jau pats nesēž tieši apdrošināšanas kompānijas. Muškam no cilvēku ņem. Cilvēks viņš pats pelna. Visi konti, kas ir ārzemju konti, viņi lielākoties ir apdrošināti. 99%. Ārzemju konti. Protams. Un cilvēks viņš jebkurā gadījumā dabūna apakaļ. Cieši apdrošināšanas kompānijas. Un apdrošināšanas kompānijas arī padod ziņu, teiksim, federāļiem un visiem pārējiem to, ka tāds fakts ir noticies, bet tas ir ilgs process, kamēr viņi tur atžuhnās, tikmēr tu jau esi sen gabalā un... Bet par ko tev ASV tad, ko tu tur darīji, tieši ar ko tu nodarbojies? CD banku serveri daļošām uzlauz, bet tas nebija apdomāti. Kas tas ir sitīm? Banku kaut kā? Jā. Mēģinājāt naudu? Viena lieta, saproti, paņemt no kontiem, no kaut kādām firmām naudu, otra lieta ir ielīst tur, kur nevajag. Es ielītu tur, kur nevajag, teiksim tā, man nav tādas zināšanas, cik ļoti vai ne. Viena lieta ir ielīst kaut kur, otra lieta ir aiziet no turienes prom, un smuki visu aizvērt. Nāc tā digitālās pēdas, ja nekāds? Digitālās pēdas, protams, tas viens no. Saproties, tu serverī, kad ielien iekšā, tu vari vienmēr attaisīt un palūrēt, kas tur ir, bet tev jāmāk arī aiztaisīt to visu ciet. Un ir laiks. Tu nevari, protams, ielīst tā palūrē, izmuka ārā un viss tas vienmēr atstās pēdas un liels sūdas aiz muguras. Vienkārši par to... No serveru laiks pārkās, tas ir detaļas varbūt nenestāstīt, bet serveru laiks pārkās. Bet Amerikā, kamēr tu biji līdz problēmām, un ko tu tur nodarbojies? Visu ko. Kartiņas, gift kartiņas, konti vispār. Vari sīkāk par to pastāstīt? Ko tu grib zināt? Visu, kas tas ir, gift kartiņas,
Nu kā, Amerikā savā laikā bija diezgan populārs lietas. Tu ieveiklā, tur un iegādāties gift kartes. Ar to principā tas viss sākās. Nu, teiksim, kaut kādu iegādājies tā kā dāvanu kartes, piemēram, kuponu, ja kaut kādu. Dāvanu kartiņas, nu, tiešām kā mums tagad. Latvijā kartiņas visi sāds arī, nu, prezenta fotos, prezenta dāvanu kartes, piemēram, Draugās, tur Maksimās un vēl visādos veikalos, kur ar dāvanu kartes iegādāties. Tu dāvanu kartu papildini no fake informācijas. Nevis no fake informācijas, no reālās kartes. Tu pat veiklā to vari izdarīt, kamēr tur pārdevēji ņemās, aizņemās, tu fiks kontu vaļā vai planši, iemet ciparus iekšā papildini un paiekā pie bankmātura un nost, vai arī iegādājas preci. Visam vienkārši. Tas ir kārdings saucamais. Ir kartiņas, tāpat kā mums pieņemsim. Mums ir tur Hansa banka, Unibanka un tā līdzīgi. Kartiņas sastāv no kā? Nu, tur ir cipariņu virsū, vai ne? Tur ir expiration date, tas ir beigu termiņš kartiņa. Beigu termiņš, viss pārējais. Tāpat arī gift dāvanu kartiņām ir. Pēc Amerikā. Dāvanu kartiņām tur ir limits 200, 500, 300 dolāru un tam līdzīgi. Tu paņem no svešu cilvēku kartiņas informācijas un papildini to kartiņu. Viss. Jautājums, cik ilgi viņi turās. Turās, principā, sākot no kaut kādām 3 minūtēm līdz 2 stundām. Respektīvi, viņi ir ātri jāiztērē vai jāpārsūta naudu prom, ja? Tu nepārsūtīsi, tu vari izņemt vai iepirkties to karti. Un cik ilgi padzīvoju uz to? Nu, labi padzīvoju. Principā aizbrauci no Latvijas uz turieni un ar to sākumā sāki dzīvot, ja? Jā. Bet tevi tā kā uzveic? Amerikā griezts nav, saprot, tie nav. Tur mums, teiksim, Latvijā jūtās kaut kādi griezti, tās iespējas, tu kaut ko tik līdz sāki žvibināt, agrāk vai vēlāk to savāksiet. Amerikā, nu, pasiet, cik tur iedzīvotāji. Un tas, tur ir baigi neiespringts. Bet tur mērķi aizbrauc jau uz turieni to darīt, vai vienkārši kaut kā sagribējās, te Latvijā nav ko darīt? Ar mērķi. Tieši ar nodarboties kaut kiber noziedzību, ja? Un cik ilgi padzīvoja tad tām kartiņām? Nu, labu laiciņu. Nu, 2-3 gadus? Nē, Ņujorkā 6 mēneši, tad ir vēl pāris, nu, es sodītos pa Ņujorku, pa pāriem valstīm, es tev neminēšu neko. Pa pāriem štatiem. Bet iznāk, kā, tu tur naudu krāji vai vienkārši nolaidi uzreiz visu? Kas saka, sev neko neatkazo. Vispār neko, absolūti. Nu, dzīvoju spīlu krūtu un sūtīju, protams, uz Latviju un tā tālāk. Un papildus to visu izaudzēju no maziņa viena, vai ne, mēs izaugām ļoti daudz tur. Bet sākumā tas bija viens pats vai pēc tam kaut organizēta grupa sāka rasties? Viens pats sākumā bija, pēc tam bija organizētās grupas. Iepazinies kaut kur dark webā saucamajā cilvēkiem vai zināmiem? Teiksim tā. Vai redzēja veikalā kāds staigā planšetiem pīkstim? Nē. Saprot, tik līdz tie jomā ņemies obligāti ir cilvēki, kas domā līdzīgi un tādā veidā rodās tās grupas. Bet kā? Latvieši lielākoties, protams, latvieši Krievi, aizbrauc uz Krievu pilsētiņu, Krievu rajonu, vai ne, kas ir Ņujorkā, un tur ātri vien atradīs, ko grib Chinatown tikpat labi. Kā ir, tevis, cik saprotu, ir digitālā uzraudzība, ja? Jā, bet viņi man netraucē dzīvot, galvenais sūdz netaisīt. Bet tas ir ne jau Latvijas republikā, bet... Nē, Latvijā mums taču nav vairāk, Latvijā saņem var nav kiberuzraudzību, ir Igaunija lēš. Tev ir Igaunijas un Amerikas digitāla uzraudzība? Man vispār viņi pa faktu tā kā tāda, viņi dodās uz visu mūžu. Bet izdevēja iestāde tam ir? Štati. Amerikas Savienotās valstis, ja? Principā, pat dzīvojot citā valstī, iespējams, ka tev viņi seko un vaktē, ko dari, ja? Nu, nav tā, ja tu kaut ko līdzīgu izdarīji, tad sāk okšķerēt. Kamēr tu neko nedari, viņi tev netraucē vispār. Viņi vispār tu dzīvot netraucē. Tik līdz kaut kāds, teiksim, uzlauž uzhako, kā es darīšu tu, tā uzreiz viņi klāt. Uzreiz sāk meklēt un okšķerēt. Kamēr tu neko nedari, viņi tev netraucē. Teiksim, pieļauj iespēju, ja tu izdomā atgriezties tur tajā pašā ceļā atpakaļ, kad kādu dienu tev vienkārši var uzvilkt maisu galvā, nolapīt un aizvest prom. Ja? Nu, kaut kā tā apmēram. Nu, nav bijušo hakeru, nav bijušo narkomānu un tam līdzīgi, bet, nu, es ilgasiem strādāju, lai tu neatgrieztos vairāk. Viņi atsevišķi tā kā kaut kādā, teiksim, tā kā federālais izlūko... Tas ir atsevišķi organizācija. Vai CIP vai atsevišķi organizācija? Man liekas, tas ir pilnīgi atsevišķi kaut kas. Tas ir kaut kas tāds, kā ir, teiksim, štati populārs savām programmām visādām, un tā ir vienkārši atsevišķi programma. Es vēro vai ne, bet viņi vēro tik, es saku, es jau vecenī ziņā, un nav tā, ka viņi te uzrauga un meklē kaut ko tik līdzīgi, kaut kādas pēdas, kā ir kāds kaut ko izdarījis, viņas reiz skatās... Iziet cauri arhīvam. Kas tieši tāpat darīs, un tad sākās problēma. Kamēr viņi nav, tikmēr viņam interesanti, viņi netērē tos līdzekļus šitam te. Iznāk tā, Amerikā cik tu ilgi padzīvoja cepuri kuldams?
Precīzi tam neteikšu, bet lablaiciņi. Nu, 2-3 gadi kaut kur. Līdz gadam. Līdz gadam padzīvoji. Pēc tam tev atnāca pakaļ, ka tu ielīdi iekšā kaut kā ne tajā serverī, kur vajadzēja. Ja? Nemācīja noslēgties. Mums atnāca veseli savāc FBR, ATE un FSB Krievu, jo viņi visi bija tur. Bija starptautiskā operācija? Jū, protams. Jā, un kaut kādi pāris 10 aģenti izčeko jūsu atrašanās vietu? Jā. Saprot, ka tu jau dzīvo na širokую nogu, vai ne? Tu jau sāc kaut ko palaist garām. Nu, pieļauj kļūdas. Tu maini tos telefons kartnīcas, cik gribi. Bet jau esi redzes lokā, jā? Protams, tur 3 mēnešus sekoja. Tā tad, un kas notikās? Ielauzās iekšā pie jums ar ieročiem, cik jūs tur cilvēki istabā bijāt? Istabā, viesnīcā? Viesnīcā. Viss caur viesnīcās dzīvoja. Jūs aizturēja un tad veda kur? Kā? Nu, kā uz nopratināšanu veda. Uz iecirknību vai spēk kodu? Federālais izmeklēšanas birojas. Uz nopratināšanu, jā? Protams. Lokudzelžos viss kā vajag saslēdza? Jā. Tanī momentā nebija rokudzelžu, viņi mūs... bija laikam, es neatceros, tas bija tik sen apakaļ. Saslēdza un aizveda, viss. Ar bombžiem kodiem neslika kopā, lai laustu psiholoģiski? Tur, lai tev iemest kaut kur, tu izēji sākumā testiem visiem cauri, lai viņi saprot, kur tev vispār drīkst iemest. Nu, principā, tu biji policijas iecirknī, tev uzreiz... Nē, es policijas iecirknī nebija, es biju FBI šinī te. Nu, FIB kaut kādā iecirknī. Jā, policija vispār nepričom tur. Un tevi reiz nopratināja pēc kāda laika? Uzreiz uz karstām pēdām ušī tevi nost un... Daudz ko viņi bija skaitļojuši, ko jūs darījāt? Viņi sekoja visu laiku. Nu, viņi principā tev visādus faktus par tavām darbībām pastāstīja. Viņi lielākoties, ko varēja pierādīt, tas ir kartiņas varēja pierādīt, bet... Giftkartes tās? Vai bankas kartes? Arī, visu ko. Ne tikai giftkartes ir tas, ka brīvdienās var darīt novkopējumu aiziet, 20 kartēm samet tur virsū un ātri viss izdara. Vairāk ir bankas kartes, tu jau salēji uz īstajām kartēm, tu cilvēku grupu, kas atver kontus, pēc tam tu samet uz viņām naudu. Un, attiecīgi, tas drops saucamais, viņš ietrīņam nost. Un drops ir pats tam noļico. Tas nav gadījumā tagad, ko mums te Latvijā jaunieši tiktokā stāsta, nopērciet no mums pa 300-400 eiro kaut kādu kartes imitāciju un ņemiet droši nost naudu. Tas nav gadījumā tas pats variants? Tas ir pilnīgi kaut kas cits, jo šādas kartes izdarīt. Bet viņiem agri vai vēl atnāk pakaļ, protams. Jo tur iznāk, kad viņi ir tā kā ieguvuši informāciju un karšu kloni. Un klonējuši, teiksim, kaut kāda Maltas vai citas iedzīvotāju kartes, kur viņiem automātiski velk nost naudu. Jā. Tas nav kaut kas līdzīgs? Nē, tā nav huņām nenodarbojas. Tas vispār nav interesanti. Jo klons ir klons var iet, klons var neiet. Jo tu jau kādu klonu no kāda taisa, tev ir karšu informācija, un tad tu maucies to info, bet tu atkarīgs, tev jāzina, kas tā ir pa karti, ir piemēram Discover, Mastercard, Visa karta, un tur daudz veidi kādi ir. Tad tu klonē, jo visas viņas nevar noklonēt, tā ir lielākā feature, jo informācija tu dabūsi, ja kurā gadījumā informācija, Dievs tur ieiet daktatāji, tu zini, kur iet ar ko runāt, viņi var vienkārši nopirkt tā informāciju, tu atsūti veselu flešku, vai ne, un spēj strādāt tikai ar viņu. Atsūti pa pastu flešku? Nu, nē, viņi atsūti digitālā veidā tev viņu. Sapratu. Tad es tev kā piemēram sākot, un veselu tur, teiksim, gigabaiti, 5 gigabaiti, un skatoties kādu informāciju tu pēc, ja tu pēc normālu informāciju no, kā saka, kārtīgiem puikām viņi arī maksās kaut ko, viņi nemaksās tur, teiksim, 10 eiro 15 vienības, nu, es tā kā piemēram sāku. Nu, tā kā notikās, tu, teiksim, tevi nopratināja, sniedzi liecības vai atteicies? Atteicies tevi, tad... Es atteicos līdz pēdējiem momentam. Nu, līdz pēdējiem brīdim tu atteicies, jebko teikt, jā? Ja tik līdz tu saki, viņi, Amerikā ļoti attīstītas cilvēktiesības, tieši tā, un visu, ko tu saki, varbūt liecinās pret teviem. Amerikā stipri jāpiedomā. Ko runā, ja? Jā. Tā man iedeva valsts advokātu, to advokātu, labi, tās niec, tur 3 gadu garumā mēs šitādi runāsim par šito. Bet, nu labi, atteicies liecināt, ok, pēc tam, kas notikās tālāk no iecirkņa? Pēc tam aizvedu šito te ķurķi. Pagaidu, tagad saucamais jums tie centrāls ietams. Nu, kur tevi aizveda, kā viss notikās, atveda, iegrūda iekšā, kas sagaidīja tevi tur pakāpeniski, var mums pastāstīt? Nu tā, virspusēji aizved līdz attiecīgiem štatam. Tas nav pa Ņujorku, tas neminēšu štats, aizved līdz šitam štatam. Pēc tam, pat cik lieta bija Ņujorkā, vai ne, tad ekstradācija, konvojai,
konvejēja uz citu valsti, jo tur, kurš atrados, ir jālido visai Amerikai pāri, vai ne? No turienes aizved uz citu vietu, pēc tam tur konvejēja uz Ņujorku. Un Ņujorkā tikai sāka visu lietas. Ņemt advokātu iedeva, tur katra tiesa, vai ne, dot kaut kādu darbību tiesu. Tiesa noteikti par to, lai tev advokātu iedot, tiesa noteikti par to, vai tu atzīst, vai tu esi tu, respektīvi, lai nav fake pasi. Tad, tur tās tiesas man kaut kādas 11 bijis, bet neatceros visu. Attālināt arī bija kāds tiesas? Neviena. Visas klātienē? Visas klātienē. No ieslodzījuma vietas tev konvojēja uz tiesu, ja? Jā. Bet kā tev ieveda kā iekšā izmeklēšanas cietumā? Tevi pārbaudīja tur, kratīšanu veica, izsniedza drēbes kaut kādas ziepes. Jā, iedot. jā, ziepes, šampūnu, vispār jau tev iedot tur ziepes. Tevi ieveda iekšā tur, kas tur notikās? Kā tev Sagaidīja psiholoģiskie jautājumi visi tie, vai tev nav... Kāds cietuma darbinieks prasīja, ja? Nē, tur ir attiecīgi, katru jautājumu dara noteikti speciāls. Teiksim, psihologs tev jautā, vai tev nav kaut kādas tieksmes suicīdu, vai ne? Pēc tam ir nākamais, tu aizēji pie ārsta, viņš tev prasa, kas tev ir problēmā, pēc tam ir nākamais. Pēc tam vispār prasa uzrodas cilvēks, tev prasa, vai tu neesi rasists. Jā, es esmu rasists. Tam bija tad birka virsū, kad, lai melē... Ka tu it kā nevari ar neģeriem atrasties. Nevis es nevaru vienkārši par cilvēkiem neuzskatīt, jo varu pamatot, bet tur atkal cits stāsts un garināt. Principā tev ir pretenzijas pret citu rasi? Protams, kad ir, tāpēc, kad man ir savu viedokli, savas domas, vai ne, un kad to es paturēšu pēc sevi, kā cilvēki viņi visi ir, bet tā kā viņi uzvedās, tiešām cilvēkam grūti pielīdzināt. Ne visi atkal. Tad iznāk tā, tu atbrauc izmeklēšanas cietumu, tev pieņēma speciālis sloks, tu izgāji cauri, izstāstīja, kā var teikt, savas vēlmes, iespējamās problēmas, visu pārējo, un tad tev viņi ātri uzreiz izdomāja, kur tevi ievietot, vai izolācijā kādu laiku turēja? Nē, uzreiz kopējā. Kopējā katlā iekšā? Protams. Pie cik cilvēkiem? 120. Uzreiz, kā tur tas izskatījās viss? Tas ir milzīgs, teiksim, milzīgi, tā kā... Sporta zāle kaut kā? Tā kā liela sporta zāle, vai ne? Tas ir divas sporta zāli pa vidu, tur ir vairāki teļļiki, vai ne? Tad ir, teiksim, tā kā kabinetiņi pa 2 cilvēki, vai ne? Tādā veidā tas noteikās. Tas ir izmeklēšana, un pēc tam pārsūtīja uz citu cietumu, tur atkal viss tas pats principā. Bet tas, kā tur tas viss noteikās, tas ir pilnīgs unikums, tā piemēram izsauc kaut kur. Tu ieej liftā un brauc. Tāds noteikās. Viens pats? Jā, viens pats viss. Ka izsauc administrāciju. Tu nevari citur aizbraukt, tu nevari izbēgt kaut kādā citā telpā ārā. Un tev administrācija tā kā izsauc, ja? Jā. Tā, tu ieej liftā un brauc, ja? Jā. Bet, kad tu ienāc iekšā tajā telpā, tur nepienāca kaut kādas autoritātes klāt? Protams, ka pienāk. Noskaidrot, kas tu tāds esi? Protams, ka pienāk. Tur nav tāds matriašie, tā kā, vai ne? Tur ir bandas, kas uz ielas vāc nost viens otru, vai ne? Bet arī pašā laikā tur viņi respektē viens otru un tur viņi nekaujās. Tur nav tāda lieta. Viņam, teiksim, katrai bandai savs televizors. Es pat cik biju naglīs, es tāds viss iespēju viņu tas paņēcies, teiksim, nesaprāt. Es pieejam skatījos, ko es gribu, un tā pienāk mēlē, un tad jau ko tu atļaujies, un tad pagriezies, un tad tur redzams, ka tas viņi saprot, ka te neko izdarīt nevar. Tas ir cietums, mēs visi vienā katlā, un tad es biju dirsna. Ieraudzīju, ko tev uzraksts rasists? Tas uzraksts ir rasists. Un tā oranžās viņa apģērbā visu laiku vazājies. Kādas tev bandas tur bija cietumā? Vai šitie te MS-13, kas ir? Un tie latīņu nežēlīgā banda. Jā, un tad tas ielu karaļi vai kaut kas tam līdzīgs, kuri mēlē pārstāv, tā ir Bruklina lielākoties. Baltiem bija kaut kādas nacistu bandas tu? Baltie bija atsevišķi arī tā kā savas grupiņi, bet visi tur diezgan draudzīgi. Nebija tā, ka viņi tur cietumā viens otru sit nosprauzījās? Tas jau ir zona, tas jau ir pēc tam. Tu jau atrodies, teiksim, tā izmeklēšanas cietumā, un tur ir savādāks viss. Iznāk, ka daudz maz ieslodzījumu vietā bija mierīgi, ja? Protams. Tev bija tā kā sporta zālē kaut kādā 3. stāvā, kaut kādā gultā gulēja 2-stāvīgā, 3-stāvīgā? Nē. Es tev saku, tā kā izskaidro, ir tāds kvadrāts, vai ne, kas līdzinās sporta zālē. Tas ir pa vidu, vai ne? Pa vidu atrodas galdi, teļuki un vispārējais. Un pa malām visapkārt ir kabinetiņi, tādi tā kā maziņi. Tur divi cilvēki vienā kabinetiņā. Ja bija redzēts skati, kur tā kā arī, jā, viņi guļ tā kā liekas, ka sportzālē un 2-stāvīgās, 3-stāvīgās gultas. Nē, kaut kā tāds atklājās. Un ar ko tu kopā biji pirmoreiz numuriņā? Pirmoreiz es biju jau viena no meksikāņu korteļa, bet tas bija viena nakts, kas tur bija. Bet, kad tu ienāc iekšā, ko tev tur pienāca klāt un jautāja? No kurienes? Viņi tādu Latviju vispār nesaprot, bet stāstīja, kad bija bijusi Padomju Savienība, viņi saprot, ka tas ir Krievs, un no Krieviem viņiem bail ir. No Krieviem viņi baidās? Jā, tāpēc, kad iepriekš kaut kāds Krievs esot bijis un viss tur atslānījis, un viss smelos, un līdz ar to viņiem... Cietumā sīta Krievs viss, viņi tur nekarojas, tāpēc, ka mēlī viņi ir
teiksim, Meksikāns viņš normāli pienāks, aprunāsies un, kā saka, izzondēs situācijā. Mēlēs uzreiz tā kā bidla pienākums uzreiz, pa ko tu neko, tas tie mani Tā kā caur spēka pozīcijām. Jā, mēlēs savādāk nemāk. Viņu cietumā viņš tā dara, bet viņus parasti aplusina kāds. Vai viņi pienāk apsargs un pasaka, ka viņi trins līdz no šajienes, vai būs problēma. Cik ilgi tu atradies tad ieslodzījumā? 11, ap gadu. Ap gadu. Tev gan apcietinājumā, gan notiesāja uzreiz? Man notiesāja, man tā pēc tiesas galējās, es vairs cietumā nebiju. Tas bija 1 diena pēc tam tikai. Pēc tam saucamā ekstradācija. Tad tev aizved uz Holdu. Holds ir tāda vieta, kur ir visi imigranti, teiksim tā, kad gaida savu kārtu, kad tev vedīs prom. Un tur savu mēnesi pabija, kamēr pienāca man kārta, ka man ved prom. Ko tu to vari teikt Amerikas cietuma, kā ir? Labas atmiņas? Saproties, katrs kaut kā. Cik es saprotu, mums arī Latvijas ieslodzījuma vietās es pabijis kaut kad jaunībā. Vai salīdzināt? Šito tēmu mēs runāsim, bet, teiksim, Latvija, Amerikā ir paradīze tādā ziņā. Paradīze, jā? Kaut kas tev mainījās pēc tam ikdienā pēc cietuma Amerikā? Protams, es domāju savādāk. Tas gribi tev, tas ir tieši viņu drošībnieku iestāžu nopelns, ka, teiksim, izskaidroja un atturēja tevi no darbībām, teiksim. Es varu pateikt vienu, atgriežoties no Amerikas, pārlūkt no visam svītu pāri. Все. Prioritāte bija ģimene. Tu apmēram saprati, ka tev atnāks pakaļ vienmēr, ja? Vienmēr. Agri vai jautājums ir kad, ja? Jā, jautājums ir kad. Principā īsu laiku vari padzīvot. Ja tu esi profiņš tāds, ka, līdz pēdējām, tāds, ka tev vispār, teiksim, tā kā Krievijas, tā kā Izraels hakeri, tad var būt, bet agrāk vēlāk kaut kur kļūdas pielēs, agrāk vēlāk vecs paliec. Tu kaut kur gan jau būs labi, nav. Ja tevi, teiksim, valsts sargā kā hakeri savas valsts, tad principā tu vari dzīvot daudz maz droši tajā valstī, ja, ka tev neatnāks pakaļ. Teiksim, tā kā Krievijā tas ir, es domāju, ka jā. Tu vari uzlauzt darīt, ko gribi citās valstīs, tevi savas valsts aizsardzību. Jā, izmaz savā valstī. Vienīgais, kā izbrauks citur, var maisā virsā bagažniekā iekšā. Tas būs pēdējais izbrauciens. Skaidrs. Tāda mums vēl ir jautājumi skatītājiem. Latvijā Vits iepirks Izraēlas programmatūru Celebrity. Kas ir tā kā... Es par to. Kas it kā skaitās tāda programma, kas palīdz valsts iestādēm izsekot cilvēku maksājumus vai pēdas. Vari pastāstīt, kas ir tas Celebrity, kādas iespējas tā dod ierīču datu nosīšanā? Mums bija skandāli Itālijā, Serbijā un vēl vienā valstī, kur to programmatūru izmantoja, lai izsekotu kādus politiķus, valsts iedzīvotājus, turīgus, iegūtu informāciju visādi. Jo cik savu tā ierīce, visas pēdas, ko tas izdarīs no kādām elektroniskām ierīcēm, viņa piefiksē. Tieši tāds. Mums Latvijā Vits, teiksim, apgalvo to, ka tikai uz amatpersonas ziņojuma pamata vai informācijas pamata, piemēram, es ziņošu pa tevi, tad Vits palaidīs to programmu un var pārbaudīt. Tu esi tur vai neesi kaut kur piefiksēts. Viņi tā sola, ka darīt. Pirmkārt, paskaidrošu, kas ir Celebrity. Celebrity ir vairāku komponentu, precīzi, ja nemaldos, ir 6 komponentu, teiksim, programmatūra. Tā bija tā kā Izraēlas armijas izlūkošanas vajadzībām radīta programma. Jā, bet viņi radīja vispār Celebrity, visu tā programmatūru no pirmās daļas, viņi vispār gaļimā kā Troja. Vīrus, ja? Jā, tas ir Krievijam ir tāda programmatūra ļoti veca un sena, vai ne? Kāds viņu pārrakst, kā viņš grib, bet, tas ir Trojas zirgs. Trojas zirgs. Viss tīrākais. Man arī dators iznīcinājis vienreiz bija datora Trojas zirgu. viņš ir uzrakstīts savādāk, bet principā, ko šobrīd Izraēla izdarīja, viņi ļaun programmatūru, viņš pārtaisīja oficiāli smuku iesaņojumu pārdot, to, ko viņi dara, jo tas tur nekā laba nav viņai. Viņi atdeva, tā kā, tu mēģini pateikt tā, ka armija atdeva to, tā kā bez maz izlūkošai spiegošanai kaut kādai valsts saistītu kompāniju, kas viņu tirgo tā kā valsts apkalpošanas administratīvām vajadzībām programmatūru. Jā, viņi smuki iesaņot un pārdodās. Bet arī viņai funkcijas var būt... Tur ir daudz funkciju viņai, tas, kā viņi izmanto, tas cits jautājums, bet funkcijas viņai ļoti daudz. Principā, ja ir labticīgi cilvēki, viņa patiešām var kalpot godīgam mērķim, apkarot ēnu ekonomiku, meklēt cilvēku naudu, kas ir parādā. Jā, bet skatoties, kas ir, Latvijā, teiksim, es neticu te nevienam, tāpēc, ka pasoties, kas mums te notiekās, es neticu, ka būs kādi godīgie, ka viņi tikai skatīsies to. Jo šī programmatūra pietiks ar tavu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru, tavu bildu, viņi atradīs visu, kas ir bijis pa pēdējiem gadiem. Absolūti visu. Arī kriptotransakcijas? Visu viņi apiet pilnībā.
Visu principā. Absolūti. Ja viņi nevar, zini, ko izdarīt. Viņi nevar kaut kādus pāris kontus, es neminēšu kur, bet konkrēti zinu, kurus kontus viņa netiek klāt viņam. Banku kontiem? Jā. Tas ir Eiropas bankas konts? Jā, bet, teiksim, Latvijas... Kāpēc nevarētu minēt? Nevajag. Tas man paša viņa ir. Labi. Bet tiem viņa netiek klāt. Viņa jau tiklīdz tu tiec klāt, tur, vai ne, šī banku sistēma ir uztaisījusi tā, ka tiklīdz kaut kā dielošanās viņa uztais mēlu ekrānu. Gan no iekšpus, gan no ārpus. Tu neko neredzi. Jo, zin kā, ir jautājums, teiksim tā, kad tu ne tikai ekrānā runa par politiķiem vai, teiksim, šantažēt, iespaidot kādus cilvēkus. Piemēram, kāds vīrietis tur sievietei sūta kaut kādas bildes, sieviete sūta vīrietim. Tas arī visu redzams, pilnīgi visu redzams. Viņi saproties, tas notiekās tā, tik līdz viņi tevi ielien iekšā tā programmatūra. Nu kā, jāsaprot arī tas, ka viņa no zila gaisotas parāda tevi no pirkstu, viņa nevarēs un neko neizdarīs. Tur ir vajadzīga kvantu sistēma un tur tā nestrādā. Nu, teiksim, atver programmatūru, ievadi numuru tā cilvēka mobilā telefona un sākas informācijas vākšana. Sākas vienkārši informācijas vākšana, tas notiek sekundēm. Tas nav tā, ka tu dienas 5 jāgaida, nē, tas ļoti ātri viss notiekās. Viņš tikai tāds zīmeklis vienkārši uz visām pusēm, vai ne? Pats es personīgi to programmu izmantojis kaut kur? Troju? Tu, nu jā. Troju, par to nerunāsim, vai ne? Inficējis dators vai kaut ko? Jā, protams. Bet tev vajadzīga informācija pa kaut ko? Protams. Bet tev vajadzīga fiziskā piekļuva. Tu nevari tā notēmēt ar pirkstu, tur es klēs ielīdīšu iekšā. Nē, tas tā nevar. Fiziskā piekļuva, respektīvi, ka tev buļģiņa stāv, vai ne? Lai uz kaut ko izdarīt, man viņai jāpiekļūst fiziski klāt. Vai arī jāinficē. Jāinficē serveris, jāinficē kaut kas tāds. Nu, piemēram, var izdarīt tā, ka atsūta man kaut kādu e-pastu, es leju pielādēju viņu labticībā, un tur iespējams kaut kas ir iekšā. Tas ir, tu runā par kaut ko citu šobrīd. Nē, kā tad var inficēt? Piemēram, aiziet publiskā vietā uzlādēt telefonu. Ir saucamais publiski, kur tu var uzlādēt tevas telefonu, datoru. Tu gribi teikt, ka valsts iestādēs iet uzlādējot telefonu vai pat, teiksim, lielveikalos? Tā ir fiziskā piekļuva, jā, tad to var izdarīt. Tad var ielaist man iekšā, jā? Jā. Caur rozeti elektrības? Tieši tā, ne caur rozeti, kādu rozeti, caur vadu, nā? Caur vadu. USB vāds pieņemsim, vai ne? Tu jau nezini. Caur rozeti nevar elektrības. Saproties, USB vāds, ar ko lādēt telefonu. Šim vadam, visu, ko tur var izdarīt pašā arī tur kastītē. Tādā veidā, tagad tu iesprādi kompī, viņš uz tevi kompi savienojas. Tad jā, ne jau caur elektrības uzrīt, bet tas, kas ir lādējumā kastīte pat, caur to var. Tu visu, ko var sadarīt. Tādā veidā tu savieno datoru ar to visu to programmatūru, tad tas ir iespējams. Bet tāpatās kaut kā parādīt uz es gribu to datoru uzlauzt, un tāds nestrādā īsti. Tā nebūs. Nu, vari pastāstīt tad tā, mēs secinām, ka tā programma ir praktiski vīrus, kas ir iesaņots citā kastītē. Nu jā, legāli pārdots, nepareizās rokās tā ir milzīga problēma. Un pārdodās. Iznāk tā, mums, kā domā Latvijā, ir ierēģi, kas spēs kontrolēt, piemēram, vidu kontrolē Finanšu ministrija. Un arī, teiksim, Saeimas deputāti. Kā tu domā, mums būs, teiksim, personas, kas spēs kontrolēt šīs amatpersonas, kas izmanto šos datus, atnāk pastīties, ko viņi dara, vai nav kaut kāds pretlikumīgs darbības? Es domāju, ka pirmām kārtām vajadzēs pašiem deputātiem viņu palaist un pastīties, kas patiesībā te notiekās, un tad daudz ko atklātos. Jo tas, ka Latvijā cilvēks nemaksā nodokli, vai ne, protams, viņu nemaksā neaiz brīvu prātu, viņam vienkārši nav variantu. Tāpēc, kad tu pasies, kas mums te notiekās. Mums apspieduši līdz pēdējām. Nu, tas jā. Bet saki, tad kā var ietrīties problēmās, kur, piemēram, situāciju modelēsim. Es esmu nodokļu nemaksātājs. Man ir kripto konti bankās, kur vids netiek klāt. Kur es varu, tad kā es varētu izvairīties no tā kontakta, lai vids man ar celebriti netiktu klāt? Nu, pieņemsim, pavisam elementāri, diezgan primitīvi. Tava bilde nav nekur sociālos tīklos. Man ir dzēsti sociālos tīkli, vai nav bildes sociālos tīklos? Tas ir dzēsti, viņš atradīs visu, bet, Ka nav bildes vienkārši sociālos tīklos? Sociālos tīklos nav bildes, vai ne? Telefona numurs nav savienots ar sociālos tīkliem. Ir ļoti daudz iespējas, kā no viņa var tikt vaļā. Tur ir jebkas. Saproties, tur nav tik vienkārši. Ja nebūs tava kontakta informācija, nebūs arī tu pats. Bet ja tev ir dzēsts, teiksim, Facebook konts, Instagram konts, kas mums vēl ir TikTok un visādi. Iznāk drošākais pats veids ir tā, ka tavs telefona numurs nav nekur piesaistīts nekādiem sociāliem tīkliem. Tu neizmanto, teiksim, kaut tur Snapchatus, WhatsAppus. Telefona numurs nav uz tevīm. Vai uz kādu bomzi, piemēram, noformāts. Tavas bildes nav.
principā tu esi tā kā dzīvo tā kā 20 gadus atpakaļ. Tev ir podziņu telefons un viss. Un tu papildīsi simkarti. Tā tu izvairīsies no celdu programmu. Tieši tā. Kā tev ir sensora telefons, tu kaut ko lieto sastīkos, tu esi principā, ja pa tevi kāds ziņos vai nonāks redzeslokā, tevi var pārbaudīt, jā, to programmu. Tieši tā. Bet tevi pārbaudīs, saproties, tur jau nav tā, tev alga pieņemsim 1500, kā piemēram, vai ne? Tu tur dzīvo, maksā dzīvokļa rēķinus, kaut ko tur ēd un vispār jau kaut ko tusē, un tev pēkšņi parādās mašīna pa 50-60 tūkstošiem, kas nav kredīts. Loģiski, ka viņi nāks no skatīties, tur muļķim jābūt skaidrs, ka tur kaut kas nav tīrs. Tad tu saki, šāda programma ir droši, ja tā ir valsts iestādē? Latvijā? Nē, Latvijā nekas nav droši. Nu, beidz, pasties, kas te darās. Vai kā domā valsts ieņēmuma dienas ir pareizā iestāde, kur šādu? Jā, pasties, kas viņu vada. Nu, vada politiski ielikti cilvēki. Nu, tu pats atbildēsi. Es arī, teiksim, nešaubos, ka tur ir jābūs kaut kādi, teiksim, noziedzīgi nodarījumi vai kaut kādas tur svarīgas personas, kas apdraud Latvijas valsts drošību, kad arī VDD tur izmantos to informāciju. Protams. Protams, to neviens nekad neuzzinās, to tikai var. To nekad arī neteiks. To vienīgais politiķi var iepazīties, teiksim, kad parlamentāro komisija nacionālās drošības varētu pētīt to visu skatīties, bet man jautājums, ja, teiksim, ievēl dzejnieku, arhitektu vai dejotāju, kāda viņiem būs saprašana par tādām lietām. Tieši tā. Kad viņi aizbrauks, teiksim, pārbaudīt un kontrolēt tās iestādes, vai kāds amatpersona, tagad viņš iepazīstās to programmatūru, un tad viņš sāk viņu lietot, un viņš atklāja visādas iespējas tur. Un kas tādu amatpersonu nokontrolēs, vai viņš ir labticīgs un uzticīgs Latvijas valstī un patiešām nedraudēs Latvijas valsts iedzīvotājs, tur, teiksim, liepielādēt bildes vai tur savus personīgos ienaidniekus meklējot kaut kādu informāciju. Teiksim, šo programmatūru var arī izmantot, teiksim, policija, lai pedofīlus meklētu, dzimumu noziedzniekus. Jā, protams, viņi ir šausmīgi daudzpusīga tā programma. Es saku, viss atkarīgs, kādās rokās viņa nokļūst. Jo šī programma, viņa ir ļauna programmatūra patiesībā, viņa ir ierobežota. Tā kā tā, teiksim, bet viņa visu dabona. Tāpēc tas ir tikai tāds zīmeklis, vai ne, viņš izmetās pa visuriem, pa visu digitālo vidi, un viņš visu dabūs no turienes ārā. Tur vajag speciālu apmācību ar to strādāt to programmatūru? Nu, pilnīgs būs to nevar darīt viennozīmīgi, tur jāsaprot, ko tu dari, jo viņš jau tev piegādā to informāciju, viņš visu savāc, viņš tev, teiksim, failā, viņu, teiksim, nu, skaidroši savādāk, lai viņš tā kā, teiksim, piemēram, tā kā e-pastā viņš tev iedod to informāciju, un pēc tam skaties no tās informācijas, ko tev tieši vajag. Bet tu redzi visu. Piemēram, tu aizsūti vai draudzenei plikso bildi, vai viņi tevi atsūta. Tas viss ir redzams tur iekšā. Viss pilnībā. Un ja viņi vajag, viņi to informāciju var lejupielādēt. Nu, tieši tā. Savu, teiksim, cik tu klubā esi nodzēris, vai ne, un ko tu esi pircis. Kur tu esi iztērējis bankas kartē. Jebko, absolūti, visu redz pilnībā. Bet tā jau ir galējā versija, pēc tam to iedod, teiksim, kāds viss notiekās. Vispirms ir, saucamais, pirmā sadaļa ir tas, kad interesi par cilvēku. Otrā sadaļa tam celebrēts ir, saucamais, inspektors, vai ne? Pēc tam vēl viena sadaļa, tad ir vēl viena sadaļa, es visus no galvas šobrīd neatceros, viņam 6 sadaļas kopā tam celebrēt ir. Un tad, kad tas cilvēks kļūst interesants, tad jau nāk klāt fiziskā piekļuva. Respektīvi, tevi savāc ciet, paņem tev telefons, kompis, un tad, ja tev stāv virs to paroles, es zinu pie dītas patiesībā, ir tur planšetītā kaut kādiem 12 uzgaļiem, man liekas, bija 12 vai 14, nu, kurš ir ļoti daudz uzgaļiem. Celebrity, kas komplektā nāk? Jā, protams, viss komplektā. Pēc tam viss laidās no telefonam, datoram, rūterim, visam. Principā tev pat nav fiziski jāizpaido vai jādara sāpes, lai dabūtu paroles vēl visu kaut ko tev vajadzēs. Jā, neko tur nevajag. Nu, viņš visus, nu, tev, principā, var iemest īslaicīgās aizturēšanas telpā, un tev savāc tavus ierīces, un tev visu atlauzīs, visu izdarīs. Protams. Jo, teiksim, attālināt to izdarīt, nu, var, bet tur jāinficē kaut kāds serveris un tādā veidā, vai arī kaut kāds. Tu pieņemsim, ka tev novēro, vai ne? Tu teiksim, uz darbu izdomāji, tu telefonu uzlādēs un kafiju padzers. Ja tevi novēro, tad tic man, tad adapterī tiks kaut kas ielikts iekšā, lai no tevis dabūtu ārā. Tad to var izdarīt. Bet ar tā, teiksim, parādīju uz to kompi, vai to uzlauzīs, un tāds nestrādā. Strādā, bet ne šī programma. Un pēc tam viss, kad no tevis ir izvilkta informācija ārā, nu, tava, teiksim, tavs psiholoģiskais portrets, vai ne, tevi kompi, tas tiek viss iedots mākslīgam intelektam, un tas vēl vispār uztais tev kopēji to profilu, to visu. Jo, tā kā dosies atais, jā? Jā, tieši, un visu tur redz, nu, pilnīgi visu. Principā,
nenoslēpsi ne ārzemēs kontus, izņemot dažus, ne kripto transakcijas visas, jā. Nu, kripto viņš apiet vispār. Viņš tik smuki to. Varbūt viņš nevar paņemt no turienes neko, bet viņš redz visu, ko tur darīja. Bet principā iznāk tā, ka mums celebriti, mēs pat varētu mēs viņu izmantot cīnoties ar tiem telefonu krāpniekiem, kas mūsu tantiņas cilvēkus apkrāpj. Izsakot atrast, kur viņi atrodas. Principā tā doma labi. Un kripto krāpniekus. Tas ir iespējams, jā. Vai mums vairāk nezvana, jo es apmēram saprotu zvana no Krievijas, Ukrainas. Nē, tas ir numurs, tas ir skaita numuri. Nē, viņiem kontroli jautājumu uzdod jautājumu. Kam pieder Krima? Ja klusē negrib atbildēt, tad to saka Krievs. A Ukrainas pateiks, tā naš. Uzreiz tur var saprast, šādi jautājumi uzdodot. Bet principā varētu viņus caur celebriti sadzīt rokā? Jā, droši. Un tas gan ir iespējams. Jo tad, vismaz manā ieskatā, šī programmatūra varētu būt laba nodot kiberpolicijai, kad izsakot tos krāpniekus, un bez viņu vajadzības varētu atlaust visus kontus, atgūt iedzīvotāju līdzekļus un atdot cietušajiem. Vismaz kaut kāds labums tad būtu no tās programmatūras. Un tas, jā, tev ideja tiešām ir laba, ja šo izmantot šajā jomā, viņi tiešām būtu ļoti noderīgi. Jo sociālajās platformās viss cauri pieejams, ka meklē tos runātājus. Jā. Pamandies pa kaut kādiem tiktokiem vai ne. Jā, viņiem, es esmu pētījis to problēmu, tie ir video zvanu veicēji. Viņus atnāk, tu tā kā patiešām pastrādā kaut telemārketingā, bet tad tev izspēlē situācijas, kur pārbaudi, ja tu esi augstasinīgs un tev vienalga uz citu cilvēku ciešanām, tev jau piedāvā strādāt nākamajā līmenī, skaties pa Krieviju, un piedāvā zvanīt un čakarēt cilvēkus un mānīt uz naudu, kur nav emocijas un empātija par citiem cilvēkiem. Bet celebriti varētu palaist par šiem krāpniekiem. Jā, protams. Un iespējas... Tā ir digitālā vide. Tas ir telefona numurs un viss. Būtu, Latvijas policijai ar apmācītiem speciālistiem tos telefonu krāpniekus izsūkt viņiem attālināti izzaktos iedzīvotāju līdzekļus un atgriezt Latvijā? Vai ir atkarīgs no... Tas nav likumīgi. Viņi nelikumīgi izkrāpa naudu no iedzīvotājiem, kāpēc mēs... Jā, bet tu, nē. Es saprotu procedūru, jā, bet teorētiski būtu tāda iespēja, ja ir apmācīti speciālisti. Ar apmācītiem speciālistiem tas ir izdarāms, jā. Jo, viņi izkrāpa ārā naudu, izdara noziedzīgu nodarījumu. Principā, ir praksē bijuši precedenti, kad tu ar noziedzīgiem līdzekļiem tu nevari izdarīt jaunu noziegumu, ja tu viņus tā kā tevi mērķis atgriezt viņus atpakaļ atdot cilvēkiem. Tur ar likumu varētu pārtaisīt un izdarīt tā. Bet teorētiski, ka celebriti varētu apkarot šos telefonu krāpniekus un pat iznīcināt varbūt viņus. Jā, jo 1, 2, 3, 50 iemetīs cietumā, pārējais sāks aizdomāties, ka laikam tā īsti nevar darīt. Vai šitā laba ideja, tas būs jāceļ gaisā, lai to celebriti arī nodot kiberpolicijai? Jā, bet tur vajadzīgi ir apmācīts cilvēks, kas sēž ar viņu un strādā. Tur cilvēks ir, kas saprot, ko viņš dara. Skaidrs. Jo tur tas celebrēti ir ļoti daudzpusīgs. Tas arī vispār būtu pie punkta, ja nodotu vēl kādai organizācijai to celebrīti, kad viņi tad varbūt viens otru kontrolētu un skatītos. Lai nav tā, ka vara sakoncentrējas vienā rokā un kādam cilvēkam, kā saka, sakāp kaut kas galvā. Tad jā, jo man pieņemsim šaubas mās, ka Latvijā, ierēģiem ir kāds mega uber godīgs, tas, kas vispār neko, tikai vienā virzienā. Nav tā. Pasties, kas mums tad darās, Dievs pasaka. Sapratu. Tev ir informācija, pieredze no agrākajām gaitām, kā citās valstīs, kur nav bijuši skandāli un šo kontrolē celebriti izmantošanu? Nē, nav tādas informācijas. Principā, ja es zinu, ka Serbiju, ka tur ir baigais šums, jo nemaldos, jo Itālijā tur arī trobels ir ārprātā. Principā, ja nav bijuši skandāli, tad praktiski vai izmanto pareizi, vai izmanto tā, ka neviens nekā neiebrauc. Apmēram tā. Skaidrs. Labi, ejam tālāk. Cik reāli piekļūt ir slepenām valsts vai starptautiskām datubāzēm, kā kiber noziedzniekam varētu teikt? Cik reāli vīzija, tā ir digitālā vide, sev un es skaidroju. Tā ir digitālā vide, ja tā ir digitāli uz cipariem, es to neteikšu kiber visu šitos te feature vai nekāds viss noteikās, bet tiklīdz tas ir digitāls, tam var piekļūt. Jebkām, ko tu spēj iedomāties. Principā diezgan reāli piekļūt. Protams. Arī pat neskatoties tur uz ugunsmūriem un... Lauž augšā ir tādi profi, kad viņiem pilnīgi, viņš pat neaiztur viņu. Viņš vienkārši iet un viss, es zinu cilvēku, vai ne, kas 10 minūtēs veselu valstu uzlauž, un par ko mēs runājam. Bet viņš arī, viņam ir,
Tas ir no agrākiem laikiem, teiksim, zinu, vai ne, bet viņam ir svētā lieta, teiksim, no cilvēka viņš nekad nepaņems. Nekad. Viņam piedīrs, cik tur viņš varbūt valsts iestādes vai bankas apgādājums. Viņam interesēja apdrošināšanas kompānijas, kur grozās miljārdi. Tā kā komunists, ja, interneta tāds. Tieši tā. Cilvēks, viņš ir tāds interesants, viņam žēl to cilvēku, tāpēc, ka viņš jau to naudu nopelnījis, un kā tas bišķi savādāks cilvēks. Viņš tikai apdrošināšanas kompānijas, visus tos, kas karteļi un visu tam līdzīgi, visus tīra ārā. Kādas ir populārākās ievainojamības, ko izmanto, lai piekļūtu datiem? Problēmas, kur var tikt klāt? Saproties, arī internetā un ierīcēs ir caurumi. Jā, vot pat tieši runa. Kāds ir populārākie caurumi? Neuzmanība kāda kiberspeciālista? Tas ir speciālists neuzmanība. Ka kāds ir tehnikas kaut ko galam neizdarīs, ja? Tieši tā, vai arī rūpnīcas, vai ne, tiek izveidot iekārti. Viņi izveidot tiek pareizi un viss ir kārtībā, bet kaut kur vienmēr ir kļūdas, kaut kādi caurumi, vai ne, caur kuriem tikt, un speciālisti un rūpnieki šos caurumus aizlāpa, bet nevienmēr visus caurumus uzreiz to atradīs. Principā, visjaunākā, izgatavotākā kaut kāda programma, tā būs visvājākā, ja? Jā, kamēr viņi neizmēģina. Un nākamā ir labāka nekā iepriekšējā. Un tāpat kā runāsim par Windows, vai ne? Windows, teiksim, tur sākam... 95, 97. Jā. Viss tas visādas 7. Ultimate un vispārējie. Viņi... Katra nākamā ir uzlabot iepriekšējā. Bet, kur jau cauri mazāk. Jā, jau cauri mazāk, bet arī nākamā viņi ir ievainojumi. Tāpēc jau viņi izstrādā katru gadu kaut ko jaunu. Viņi jau strādā, nav tā, ka viņi nestrādā, kad viena programma vienkārši maina tikai, kā saka, afišu un bliež tālāk, un tāds nestrādā. Vai teorētiski ir iespējams iejaukties pilsētas infrastruktūrā, teiksim, elektrostāciju darbībās, ūdens sūkņu darbībās? Es to atbildēju iepriekš, tā ir digitālā vide, visur, kur ir cipari, kompjuteri, pilnīgi visur var. Teiksim, jautājums ir ar fizisko piekļuvu attālināto. Ja mums būtu kvantu sistēma, mums būtu bēdīgā planēta īstenībā. Teiksim tā, piemēram, tev ir ļauni nolūki, tev, piemēram, Baidens kaut ko Jelgavā izdarījis, tev personīgi būtu bijis slikti. Tu izdomā atriepties un parādīt, ka ar tevi jokoties nedrīkstēja. Tu varētu izslēgt ārā Grēna staciju ziemā? Jā, mierīgi. Gan klātienē, gan attālināti? Klātienē pavisam noteikti, patālināt tur jāskatās, kas ir kā. Ja iedziļinātos ilgākā laika posmā, tu varētu izslēgt arī klātienē viņu ārā. Un tā, ka viņi, teiksim, pāris dienas stundas nevarētu kaut ko izdarīt? Pāris stundas cilvēku žēl, viņi salst nostvīs. Bet ilgāk būtu iespējams noglušīt nost? Nē, agrāk vēlāk būtu speciālists, kas to novērs. Tu vari saindēt visu to, teiksim, kompi, vai nekas to regulē, bet nomainīs viņu. Principā, tā ir daudz programmatūra, tu viņu ievelc iekšā un visu. Cik ilgi tu varētu izslēgt Grēna stāciju, teiksim, Jelgavā? Kamēr atbrauc cilvēks un nomaina viņu, to pašu kastīti. Tas ir tā atkarīgs, ja viņiem, teiksim, office kaut kādā Rīgā ir. Kamēr viņi vispār saprastu sākumā, kamēr viņi saprastu, vai nekas vispār noticēs. Principā diennakts varētu aizvināt. Diennakts. Un tādus luksuforus pilsētā. Beidz, tas ir vispār vienkārši. Cilvēkiem tak pastāst, to varbūt vienkārši, jā. Kā Luxford darbojas, tā arī ir programmatūra, vai nekas ir savienoti. Visi pa lielam savienoti ir vienā tīklā. Jā. Tiesnīgi tīklā iekšā un viss. Bet tas ir attālināt. Tu fiziski var mēģināt, bet katrā Luxfordā nav tā kastīte. Viņi ir kaut kur maliņā. Atrod to kastīti un viss notiekās. Un ar to kastīti inficē vispārējo. Tu atrodi vienu centrālo serveri, viņā iepludini iekšā. Serveris ir augšā, tur tik tālu to nav jālien, tev jātiek līdz. Principā tu kādu vīrusu ielaid iekšā? Jā, saraksts vīrusu un iemet iekšā un viss gadās. Jo tā ir fiziskā piekļūšana, kā es to teicu, attālināti, to tev jālūk. Piemēram, izspēlēsim arī negatīvu scenāriju. Teorētiski tas nav aicinājums uz noziedzīgiem nodarījumiem. Piemēram, tu aizietu uz pilsētsaimniecību, kurā ir iespējams datori saslēgti visi tīklā, ir kopā ar to pašu luksuforiem. Tev pietiktu iespraust kaut kur tur flešku, jā, visu. Un tu varētu iznīcināt luksuforus pilsētā. Ja? Un tad tur visu var iznīcināt. Datori ir savienoti. Jā, ja viņiem nebūs nodalīti, teiksim, tur biroja datori no luksuforiem. Un kam viņš pieslēgts ar serveriem? Ar datoriem. Ja viņiem tas nebūs nodalīts, tad tu vari atnākt zem kaut kāda iemesla vizītē, kāds atgriežās, tu ieliec iekšā flešku, nospied dažas pogas un viss čau, ja? Jā.
tā ir ļauna programmatūra, kas galvenais neiznīcina, uzreiz iznīcina pēc tam. Tu pirms apkopo, kas tur vispār notiekās, ko tu ar to var izdarīt, un tad tu vairējies, kā tev patīk. Principā, pat nevajag armijas ielaist valstī iekšā sākumā. Tu vari palaist tādus saucamās zaļos cilvēciņus, kaut vai vietējos kolaboracionistus iedzīvotājus, kas ar tādām flaškām vīrusiem aiziet uz kritiskiem infrastruktūras objektiem. Vieni tie, kas staigā, teiksim, ap flaškām, otrs ir cilvēks, kas to visu regulē un dara. Ja tur vajag saprast arī, ko tu dari. Tur nevar tā, nospiedīšu pogus, jau tur viss iznīcinās. Tur jāsaprot, ko tu dari. Nē, var jau izdarīt tā, ka cilvēks aizsūta vienkārši fiziski kādu un galvenais tik klāt pie tā datora, un viņš no attālumā, no nezināmas vietas, teiksim, vada to procesu, teiksim, to infrastruktūras iznīcināšanu. Jā, protams. Skaidrs. Ir tā digitālā vide, ja mēs dzīvotu... Mums izklausās, ka mums bēdīgi visu var izdarīt diezgan. Tā visur to var izdarīt. Jebkurā valstī viss, kā saka, mums ir digitālā vide, un viņa ir ļoti pasargāta, bet ne līdz galam. Kas mums pēc tavām domām lielākie riski Latvijā, kritiskākie punkti digitālajā vidē? Infrastruktūrā, es domāju. Tā neesmu domājis nekad. Tiešām neesmu domājis. Jūs man teicāt, ka ir kibernoziedznieki, kas dara kaut kādus noziegumus internetā, gūt labumu sev. Un ir galās vēl kiberteroristi, kas kaut kādu tur reliģisku, politisku iemeslu dēļ cīnās, dara kaut ko, lai piesaistītu uzmanību kādai problēmai. Nu skaties, ja pieņemsim inficētu Hesu, Rīgas Hesu, jā, no atrau viņas vaļā redzēs brīnums. Tā kā tu neko izdarīt nevar, pus Rīgas skaita nav. Palaid elektrostacijās kaut ko. Tev būtu arī izspēlēsim negatīvu scenāriju. Pieņemsim. Tu ļaunprātīgais. Pieņemsim. Atnāc tu ciemos Rīgas Hesā uz turismu informācijas punktu. Nu, tu netiksi nekam klāt ar turismu. Nu, pieņemsim. Vai pieņemsim, tu esi ieprecējies tur meitu kādu mazbērniņš. Nu, paprasīsi kādam, lai kaut pie dežuranta datora apsarga, kur viņš sēž pie kamerām. Vai pats Nu, tu ir apmācīts cilvēki, tad viss tā nenotiek. Pieņemsim. Nu, es domāju, ka būtu elementāri tikt tur pie tā datora. Kaut kur sākumā, kaut kur apsargs sēž vai vienalga. Es Rīgas Hesu nepārzinu vispār, neesmu nekad iedzinājies, bet ja kurā gadījumā tur ir kompis, un ja kompis ir tas... Ja kompis ir saslēgts visu kopējo tīklu, tad ir viss. Tad var atraut vaļā slūžas. Jā, bet man liekas, viņš fiziski taisās vaļā, vai ne? Es neesmu nekad iedzinājies. Nu, iespējams, varbūt tas mūs glāb, ja viņi taisa vēl rokām vaļā, kad nevarēs tad tā, ka nāksies tas par... Bet ja teiksim, viņš taisās visu elektroniski, nu, tad ir bēdīgi. Iedomājies pats, kas notiekās. Tur inficē visu to pasākumu. Atrau visu vaļā, ar rokām, teiksim, tu to nevar aiztaisīt, kaut ko mūsdienās. Teorētiski vajadzētu būt tāda iespēja, vajadzētu ar rokām. Ja gadījumā... Cik miljoni tie kubi vienā reizē nāk tas ūdens ārā, tu tikai ārprāts. Tas arī izklausās, ka bēdīgi. Tad var radīt tādu haosu, inficēt sistēmas, atraut vaļā slūžu, tur viss nopludināts, tur peld cilvēki, tur steidzas glābēji, tur nav tas un tas. Tur Nu jā, bet tie ir kiberteroristi un tā ir pavisam cita nācija. Tagad jau mūsdienās tāda karošanas taktika, ka vispirms tev iznīcina visu infrastruktūru, visu, un tad tikai iet armija iekšā, kad viss haosā un problēmās ir. Nu, belīgi iedomāties, kas notiek, ka, teiksim, mums Rīgā paņem un slūžas atrauj vaļā. Rīga varbūt pati neaplūdīs, bet tur viss noplūdīs, kas ir Visas ārprāts būtu. Iedomājies, ka tu visu šitā izdari. Beidīgi. Nu, cerams, ka tāda nenotiks un drošības iestādes izdarīs kaut kādus secinājumus no tā visa. Vai ir iespējams, vai kā, un ir iespējams manipulēt ar publiskajiem datiem un kā var to novērst? Mums Latvijā diezgan ok, aizsardzības mūrs. Viņš ir ok. Nu, teiksim, vēlēšanu rezultātus varbūt iespaidot, publicēt ne tādus, kā vajag internetā. Jā, protams. Radīt fake statistiku. Protams. Man liekas, tas arī darās. Manuprāt, ir no malas skatoties. Nu, it kā mums klīst baumas, ka it kā, teiksim, Šlesaram ir apmaksātas troļu farmas, kas, teiksim, tā kā Latvijas presē ir arī tādas ziņas, kad Latvijas presē mums notiekās viss kā padomju laikā, ka ir viena centrālā ēka, kur visas ziņas tiek cenzētas, laistas cauri, teiksim, kad var ļoti ilgi ignorēt kaut kādu cilvēku, kas parādās publiskajā telpā. Nu, viņš ir zināms, viņu zina visur citur, piemēram, dotajā brīdī Latvijas tie cenzori netiek neoficiāli klāt TikTokam, Xam un Facebookā, viņi nevar cenzēt saturu. Visās pārējās
viņi var cenzēt saturu. Šlesers labās domās patiesībā. Man ir savs viedoklis par viņu, bet pa pārējo... Nē, ka tas varbūt viņš labs cilvēks, to neviens neapstrīd. Šeit runa par to, ka viņš izmanto tādu taktiku, it kā arī Rosļikosfo, kad ir tās saucamās troļu fermas. Es sapratu, ko prasa. Kad viņi pērk sekotājus, akauntus, visu to ģenerēs sistēma, tas maksā diezgan palielu naudu. Viņi var rakstīt valsts valodā komentārus, uzvesties kā īsti cilvēki, likt laiku repostu. Es saprotu, ko tu runā. Vai tas tā ir, to es nezinu. Kā ar to varētu cīnīties? Tu pašu celebriti palaist? Jā, bet tā ir līdzekļu šķērdēšana. Priekškām. Nu, tā viņi tur ņemās, ja tā ir. Viņš jau neko ļaunu vienam nedara. Tad tie paši, tie troļi, viņi neko citu nedara. Ja viņi tur nodarītu kaut kādu ļaunumu finansāli, nu jā, tādi cits. Tas, protams, ja noziedzīgu nodarījumu neizdara, nekas mums Latvijā nav par to. Kā tehnoloģijas var izmantot propagandas un dezinformācijas bloķēšanai? Labs jautājums. Nu, šķirot informāciju, teiksim, tā ir laba vai slikta, uzlikt tā kā filtru kaut kādu. Tur patiesībā arī vajadzētu izdarīt arī to, ka, jo pilns internets ir ar šitām fake lapām un tam līdzīgi. Nu, tur vajadzētu patiesībā sakārtot arī Latvijā to visu, lai būtu ok. Jo tās dezinformācijas viņas pelna uz to. Tas mājaslapas viss. Par skatījumiem? Protams. Tu atver vaļā, viņš to pelna. Nu, cilvēks, teiksim, labi, mēs esam jau kaut kāda vidējā paudze, bet jaunā paudze vispār tam uzmanību nepievērš, bet ir vecie cilvēki, vecāku gadu gājumi cilvēki, kas tam pievērš uzmanību, un jau viņš ierauga, ka tulītās būs, teiksim, brutāls piemērs, ka tulīt būs karš, viņi ies un citām tantēm pastāstīs ar onkuļiem un sākās panika. Tas ir dzirdēt tāda gadījuma. Nu, tas ir stulbi patiesībā, un patiesībā Latvijai vajadzētu ļoti piestrādāt pie šitā te visu, lai tās fake lapas aizvāktu prom. Tātad, labi, ejam tālāk. Kā praktiski pārbauda telefonu un datoru ievainojamības, nekaitējot lietotājiem? Atkārto jautājumu. Kā praktiski pārbauda telefonu un datoru ievainojamības? Kā čeko datoru un telefonu, vai viņus var ievainot tik klāt? Nu, ievainot tur visu. Nekaitējot, nu, ka nezinu. Nu, piemēram, tu pērci telefonu un tu pārbaudi, viņš ir droši vai nav? Vai tu uzticies akli? Es teiksim, pārbaudu vienmēr telefonu, tas ir vairāk kā skaidrs, kompi arī. Bet vai viņš nav ievainojums, tas ir... Nu, tu uzskati, ka viss ir ievainojums. Nu, viss taču beidz, nu, tas ir elektrisks. Kā praktiski pārbauda to, kā var pārbaudīt, kā veids? Tad jābūt labi zināšanām un tehnikai speciālai. Nu, jā. Kas ir speciālā tehnika? Atturēsimies no šīs atbildes. Ejam tālāk. Kā iedzīvotāji sevi var aizsargāt no datu noplūdiem? Vai kaut kādu nelielu instrukciju pastāstīt? Jā, pirmkārt, ja tu ņemies visādiem sūdiem un tais sūdzes visādas, izmanto Linux. Nu, krimināla noziegums? Nu, teiksim, tās pašas nodokļu nemaksāšanas tam līdzīgi. Ja tev ir ļaunprātīgi nolūki? Jā, izmanto Linux, izmanto cipu parasto podziņu telefonu, aizmirst visas Androids, visas sūdzes. Ir, protams, ka liekās virsū visādas programmas, bet tas celebrēt viņš apiet tam visam. Linuxu tur ir savādāks stāsts. Jo Linux ir bāzēts visu savādāk. Tu nevari tā vienkārši. Ja, teiksim, cilvēks, kas ir labticīgs, kas nerada problēmas nekādas, kā viņš var izvairīties, teiksim, no tāda celebrita un noplūdiem datu? Jā, izmet ārā visus sociālos tīklus. Sākšu ar to. Maksā godīgi nodokļus un tev celebritam nebūs tu interesants. Absolūti, valsts ieņem dienestam tu nebūs interesants, ja tu esi godīgs iedzīvotājs, tu godīgi maksā nodokļus, ej godīgi uz darbu, nāc apakaļ, vai tev ir savs biznes un tu visu dari kā palošana, problēma nebūs. Viņam tu neesi interesants. Tagad, tu, piemēram, sākumā teici, tu saņem algu, teiksim, par sodu 2000, vai ne, un tu strādā, tu ņemies tev kaut kādi kredīti maksājumi, un pēkšņi tev no zila gaisa ir kaut kāds pēdējais Mercedes, un, teiksim, 50-70 tūkstoši. Nu, tur stulbam jābūt, nu, protams, ka būs jā, jau tagad pa mašīnu jau seni kādu laiciņu jāmaksā tikai pārskaitījumu. To, principā, sistēma uzreiz redzēs celebrīts. Tā kā aizbrauc citu valsts nopēc naļikā, nu. Viņiem ir interesanti cilvēki, kas kruķī liels naudas, kas nemaksā kaut ko nodokļus. Tie viņiem ir interesanti. Pēc es domāju, jāsaka deputātiem, tur būs pareizais virziens uzreiz. Ir īpaši Rail Baltica, tur Saprotu. Vai parastam cilvēkam ir iespējams pilnībā noslēpties internetā? Nu, cik es saprotu no iepriekšējām atbildēm, kad izdzēsties no sociāliem tīkliem būtu vislabāk? Tas izdzēsties no sociāliem tīkliem, tas ir pirmais. Lietot podziņu telefons, pirmā Nokia 61. Un internetu varbūt lietot ar telefonu līnijas ieeju. Kā agrāk es atceros, tēvs
slēdzās. Tas bija ļoti sen. Jā, kad ar telefonu līniju lika iekšā un lieto internetu. Tajā laikā tad uz parasto telefonu viens pazvanīt nevarēja. Nu, ja tu gribi noslēpties no šī tā, tev viss to internets nav vajadzīgs. Principā noslēpties tad internetā nevar. Nu, internetā tu nevari noslēpties. Tā ir digitālā vides tev. IP adrese. Beidz, tas viss maini, kur tu gribi, kaut vai tu Āfrikā atrodies. Ar VPN saucamo arī neizglābsies. Ne, taču ne. VPN ir publiskai pieeja, tas nav tas. Ja Saprot. tev vajadzīgs kaut kas cits, tad jau citur kaut ko meklēt. Ir domas tev, ko vajadzētu mums ieviest likumos, lai mūsu dati būtu drošāki. Lai nomainīt valdību. Bet likumos, kā ieviest Nu, jā, un izveidot arī šo te visu jaunu. Pārstrādāt Protams. datu aizsardzības likumu. Kaut arī mums jau tagad tas pēc Eiropas regulas viss ieviests iekšā. Pēc Jā, vienotās Eiropa ir sistēmas. vienīgs valka, kur ir tīk, nekas tur nav. Nu, nav tur nekā labi. Principā likumos, nu, no kurienes tam mums vajadzētu, labi, piemēram, no kuras valsts tam mums vajadzētu, teiksim, pastīties līdzīgus likumus ieviest, teiksim, par datu aizsardzību? No kaut kā tās pamīļotās Amerikas tavas? Nē, Amerikā mums Latvija nespēja tiesāties, tur pa katru sīkumu tiesājās, tur ļoti attīstītas cilvēktiesības. Man liekas, ka Argentīnā bija interesanti. Es neatceros rītīgi, tas viss ir ļoti tik sen. Bet Amerikā, jā, viņiem ir cilvēktiesības ļoti daudz, uz katru soli, tu gribēsi kaut ko izčakarēt, tu izdarīsi. Varbūt no turienes ieviest, teiksim, likumus, Latvijā vajadzēs kā aizsargāt. katrs otrais mums būtu tiesnesis tādā gadījumā, jo tur ir. Tad, principā, sanāk tā, ka jāiet pēc prakses ir gadījumi, jāiztiesājas, un tad jāskatās, kas tas pa precedentu, un jāizstrādā likumos. Labi. Tā, kas Latvijā būtu jāuzlabo, lai mēs nebūtu tā kā datu kolekcionāru paradīze? Es pat nemācēšu to atbildēt, kas ir jāizlabo. Teiksim, varbūt samazināt informācijas glabāšanas termiņu, ja, teiksim, personām interesanta vidam, teiksim, neglabātu, pieņemsim, kā datus neglabātu 10 gadus, nav persona interesanta, nav nekas bijis gada laikā, viņam izdzēš ārā datus. Nu, tu izdzēs vai neizdzēs, tāpat tas kaut kur paliek. Nu, kad no tās celebrity programmas nevar tā pilnībā izdzēst savākt informāciju ārā par konkrētu personu. To es nemācēšu to atbildēt, to es nezinu. To tu Bet nezini. es domāju, kad visticamāk to var izdarīt. Bet tik detalizēti to nemāku pateikt, es neesmu tā pētījis, padziļināt viņu. Jo tam nav tāds piekļuvs, tu nevari izdomāt, vai palūrēšu katru, kas viss sarakstīt, un tas tā nestrādā. Labi, tavs personīgais padoms 3 lietas, ko katrs jau var izdarīt šodien, lai aizsargātu savus datus. Neglabāt tos kompiju, viennozīmīgi. Nekādas fotogrāfijas, ne Nē, paroles. nu būsim reāli, nu mums ir parastie cilvēki, vai ne, kas godīgi dzīvo, vai ne, nu mums ir daudz vīriešu, daudz sieviešu, vai ne, mīļākie tur precēti un visi zādi, vai ne, nu nesūtiet to visu, nu, nevajag. Nu, konkrētāk, 3 soļi tad. 3 soļi, ko vajadzētu izdarīt. Netais sūdzes, tas ir pirmais. Otrais ir, ja tu domā kaut ko tu īsti līdz galam neesi godīgs, lietot citu aizsargu programmatūras kaut kā. Iznāk arī savs visas telegramā, WhatsAppā dziestošās ziņas vai bilde, kas ir vienreiz aplūkošanā, ar to var dabūt ārā. Protams, nu. To var izdarīt ar aplikāciju maksas, pat nemaz nerunāsim par kaut kādām citādām te milzīgām Ja kāda sieva gribēs atrast kādam vīram tādas vienreizējās fotogrāfijas, viņa liepielādē maksas aplikāciju un redzēs visu, ko vajag redzēt. Jā, protams. Tas nav nekāds noslēpums, tā ir elementārā ikdiena. Tu gribēsi kaut ko redzēt, zini, kur griezties, zini, kādas ir aplikācijas, samaksā par to aplikāciju, nezinu, 5 vai 20 eiro, 50 eiro, un tu visu redzi vispār, ko otrs cilvēks WhatsAppā raksta. Reiz, WhatsApp mums redz. App Store iet vai Google Apps, ja? Un viss. Jā, tur visu var atrast. Ja zini, ko meklēt, tu ātrāk atradīsi. Bet tad iznāk tā, ka principā ir nerakstīt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefonu numuru, nelikt publiskajās telpās. Nu, nevajag viņu tur. Tas ir viens no, tas ir, kā es jau saku, cilvēku grupa, kas dzīvo godīgi, viņiem tas vispār nav vajadzīgs. Neinteresē. Nu, tas ir sūti mīļākais savu bildu vai otrādāk, nu labi, viņi aplūkos, nu viss, bet viņi netērēs līdzekļus. Tas principā tad atkarīgs no cilvēka dzīvesveida, ja, kā sevi pasargāt. Ja cilvēks ir godīgs, tad viņam nav pa ko uztraukties. Viņam godīgs ir tas, kas to programmu izmanto. Ot, kur lielākais better. Ja viņš viņu godīgiem mērķiem izmanto, kā piemēram apkarot ar ēnu ekonomiku, ar kaut kādu, teiksim, XXX cilvēku, vai ne, un tikai, tad viss ir ok. Bet ja viņš izdomās, davai palūvēšu, ko man kaimiņiem tur dara, un tad tā ir problēma. Protams, ka viņš tiks klāt vispār bez aizķeršanās. Kā tu redzi Latvijas kiberdrošības nākotni nākamā 5 gadu laikā? Viņi strādā un strādā labi, viennozīmīgi.
tur neko slikti nevar pateikt, jo Latvija ieguldās un attīst to visu, to ugunsmūru un visu pārējo. Mums Latvijā, teiksim, nav. Nu, ko mums kaut kādi kartačnieki uz kaut kādu dropu noformē, kaut kādu kredītu, tas viss pa lielam mums nekas nenotiek. Mums ik pa laikam tirgo klonu kartes, kaut kādi bērni internetā. Tas ir, Un dzen naudu caur kontiem ārā, un tad iet pa ķēdītē pakaļ. Izmanto kontus vienkārši. Tas ir caur dropiem tas darās, bet... Principā tu uzskati, ka te visi bērni, iznāk, ka te Latvijā kibernoziedznieki bērnu pamperos, ja? Es neteikšu, ka visi mums ir spečuki. Ir daži. Protams, ir, bet es stipri šaubos, ka viņi kaut ko Latvijā dara. Visticamāk, kā Latvijas dara, kas saka, zekiem sveiciens, bet... Sadarbojas ar VDD? Es domāju, ka nē. Tie, kas Latvijā ir, viņi vai nu ir šeit, vai nu ir kaut kur prom. Tie, kas ir latvieši, kas tur tiešām rubīja fišku, bet Latvijā mums nav nekas vispār tās. Ko mums agrāk atceros bija populārs variants uz Nordea ne, bet kaut kas tur bija. Kad uz Latvijas kontiem gāz iekšā, un tad tur bija 15 cilvēki skrēja pakaļ tai naudai un kaut ko tur dalīja uz 50 purniem, vai ne? Kartiņas vienas mēģināja novilkt, ja? Es zinu, ka bija gadījumi, ka kaut kādi 8, 10, 15 tūkstoši tika gāzi virsū uz Nordea, un tad tur vilkt, tā kā vēl viena banka bija aizmirst, kā viņi saucās, maziņa tāda arī norēķina filiāli vairāk. Tur ar uz tām kartiņām ņēmās, bet kā es to saku, tur ir viens, kas sēž augšā, un 50 līdzdalībnieki, kas lidās pelnīgs lielo piķu, un liekas, viss notiks. Nē, tā ir bērnu spēlīt. Jo vislielāko saņem tas, kas to taisa. Pārējie te dala pa 5 eiro katrs. Skaidrs. Ja tev būtu iespēja mainīt vienu lietu valsts pieejas datu drošībā, ko tu mainītu? Vienu lietu valsts datu drošībā. Tu uzdev tādu āķīgu jautājumu, bet atbildes tev nav. Nezinu, ko es te mainītu. Vispār. Principā, ja tevi uzaicinātu strādāt, teiksim, Zemesardzes kiberdrošības centrā vai varbūt valsts policijā kā ārštata padomnieki, iet strādāt? Tev saņemt atalgojumu par to konsultētu jaunos cīnītājus interneta vidē apmācīt? 10 gadus atpakaļ, jā, tagad nē, man interesē mierīgā dzīve. Bet ja tev piedāvā mierīgi dzīvot, un tev pie tam ir valsts juridiskā aizsardzība, atalgots darbs, nepamēģināt tādu variantu? Pamēģināt, bet tu brauktu normāli uz darba laiku, brauktu no 8 līdz 5. Nē, tas ir priekšnieki, pilnīgi izslēgts, noteikti nē. Man patīk bez priekšniekiem strādāt, tas ilgs gads. Principā tev patikt, ja tu ietu tur pamēģināt to, ja tu tā kā, tev, piemēram, sarunājam tā, atbrauc sestdienu, mēs tev maksājam 200, māci mūsu speciālistus. Par 200 no man nebraukt ārā, bet tev tādu mieru tu būtu variantu, ja parakstīties. Un mums jau bija Latvijas valsts vēsturē tā divi skaļākie ar kibersfēru. Čalovskis Denis. Vari pa viņu pastāstīt savas domas? Beidz, viņš tak nav vispār nekas, viņš ir drops vienkārši un viņš visu ļoti labi zina. Apmēram tā kā kaut gift kartiņu tāds ņēmējs? Viņš vispār starpnieks, sāksim ar to. Viņš vienkārši tā kā pa vidu kaut kur, ja? Viņš ir kaut kur pa vidu, neminēsim kur, bet viņš kaut kur bija pa vidu starp lielo, pat ne, zem lielā, kas ir, un starp vēl vienu cilvēku. Viņš bija pa vidu vienkārši. Nav viņš hakers, beidz. Un Poikāns Ilmārs, kas izmantoja no vidu laikam lejupielādēja informāciju vienkārši. Kaut kādu caurumu atrada, viņš bija tā kā... Viņš ir kiberterorists, viņš jau nav... Viņš saņēma sodu, bet pat ne, kiberterorists viņš nebija vienkārši, viņš lejupielādēja datus no valsts iestādes, viņš publicēja internetā. Tas ir kiberterorists. Kvalificējas, ja? Jā, viņš kvalificējās pie tā, viņš jau nepaņēma. Politiskais kiberterorists. Tieši tā, jo viņi tur vairāk ir, kā pats teica, ir politika, ir reliģija un vispārējais, katrs savā nozarē. Šitas gribēja vienkārši paņemt un publicēt kaut ko. Te mums būs daži jautājumi no skatītājiem. Te prasa, kā tehniski strādā tas celebrity, ar ko viņa spēj tik galā telefonā un datorā? Kā tehniski strādā, tu izskaidroji jau? Visu pumpē, ja? Visu pilnībā. Atkārto jautājumu. Kā tiek nodrošināta iegūto datu integritāte un aizsardzība pēc to iegūšanas ar celebrity? Es domāju, ka aizsardzība tur noteikti, ka nav nekāda. Tu saņem tos datus visus, ko tu iegūvi, ne?
Nu, principā, kāda vidam būs aizsardzība, tāda viņus aizsargās. Tieši tā. Kā tu domā par etisko pusi, vai šādas tehnoloģijas būtu jālieto biežāk vai jāierobežo? Skatoties, kam tu viņu lieto. Kādiem mērķiem, ja? Jā. Ja tu viņu lieto, kā piemēram pats pateicis, tos pašus augstos zvanītājus visus savākt, vai ne, un vēl visādas te riebeks, tad tas ir ok. Un mēs visu laiku attīstamies. Es domāju, ka tas būs vairāk un vairāk un vairāk, jo pēdējo, teiksim, ja pastāsts pagātnes, teiksim, bet vēstures līkni, vai ne, cik mēs esam ļoti izauguši pēdējos 200 gadus vispār, visā pasaulē. Tas ir vienkārši līkni iet tā, vai ne, tad viņi pieši vienā momentā iet šādi. Mums griezt, es domāju, ka arī ilgi un dikti vēl nebūs. Te baumoja cilvēki, ka tu, kad hakerojies, tad Covid laiks tuvojās vai bija? Nu, Tu hakerojies vēl tad, kad beidz jau? Bet, ka tu esot brīdinājis cilvēks, ka būs Covid? Es zināju, man, teiksim, ir paziņu lokā, kas paziņoja šo, un es pusotru gadu iepriekš zināju par Covid jau. Tu zināji, un cilvēkiem teica, ka būs tā. Jā, viss teica, ka es debils esmu. Nu, tas ir principā caur hakeru sakariem, ja tu zināji? Nav svarīgi caur kādiem sakariem, bet, kaut kas ar to pusi, ja, saistīts. Un kas ir Covid? Covid ir mākslīgi izveidots, un viss tas ir sen pierādījies. Ar viss tas ar Ķīnas laboratorijām ir pufelis? Tik dziļi es neesmu pētījis, bet to, ka tas ir mākslīgi izveidots vīrus, tas ir vairāk, un tas ir, kā cilvēki runā, kā saka, blakus nestāvēja un nevar to apliecināt, bet kā cilvēki runā, ka pārapdzīvotība bija pārāk liela, vai pamēģināsim. Visā pasaulē ir divi veidi, kā tikai nauda kruķīt. Visu valstisko līmenī. Tas ir medicīna vai karš. Pasties, kas tagad notika. Putins vienu rokas mājienu izbeidz Covid. Kā kiberdrošības gan speciālisti, gan noziedznieki, teroristi slēp savu identitāti internetā, kādi populārākie veidi, kā paukt anonīmo? Jā, tā es tev iešu. Plus mīnus. Nu, plus mīnus. Izmanto vienreizējo datoru? Nu, tas ir pats par sevi, bet kā noslēpties? Kā es vienmēr esmu teicis, nav māksla, paņem mākslī noslēpties. Nu, tu vari, kā piemēru, citai piedēs, kā piemēru, bet tas ir ļoti glups piemērs, absolūti glups. Bet ir programmatūras, kas tevi noslēpj. Tu vari noslēpties internetā, bet tā, ka pilnībā, ka tev pēdas tavas nav, neeksistē. Tāpat atstāja kaut kāda iespēja, kad var sadzīt rokā, ja te? Protams, ka var sadzīt, bet skatoties uz kuru vietu, tu vari maldinošos punktus salikt, kurā vietā tu atrodies. Jo tik līdz kaut ko lauzies obligāti, kiberpasaulē, šī te drošībā parādās, ka tu kaut ko dari un kaut ko, piemēram, banku lauz augšā. Bet tu tos punktus, tu var uztaisīt mānekļus, viņus vairāks var uztaisīt. Kā darbojas kaitīgi faili vai attēli, kas var nodarīt datoram kaitējumu vietālurunim? Kā darbojas kaitīgi faili? Nu, principā, iznīcina visu? Vai... Tā ir ļauna programmatūra. Pirmkārt, fails tas kā tāds, viņš sastāv, kā es jums teicu, ir digitāli viss, ko tu redzi, ir nulīts un viennieki, vai ne? Ko telefonu ir viegli, teiksim, inficēt ar vīrusu? Protams. Uztais, teiksim, pastāstīšu to vienkārši saprotamā valodā. Tu uztaisi, teiksim, programmatūru zem saites, piemēram, CSDDLV, ko tagad ir popularizē un visu ko. Un tādā veidā tu arī tu izdari. Tu atsūti tev ziņu, savu šūnām vai vienalga kaut kā, un tādā veidā tu vari inficēt šo te telefonu. Un ne tikai telefonu, tu vari no kontiem izvilkt ārā visu ko, kas tagad praktizējās, jo mūsu tie saucamie kiberčalīši vai ne, kas ar to visu ņemās, bet tie maziņi viņi visi ir. Ja tā ir sākuma skola, tie kaut kā lielākās, kibernoziedznieki. Tie ir maziņi. Savādāk nevar viņi to izdomāt. Viņi pērk to vīrusu visticamāk, ja ir kaut kāds gudrāks čals, viņš viņu pāraksta bišķi savādāk, un tādā veidā tas notiekās, jo viņi gatavi ņem. Tas nav tikko izaudzis, vai ne? Kaut kādās citās valstīs, es domāju, ka, manuprāt, tas ir gadus 10 apakaļ bija interesants, un kaut kāds vīrus šitās ir dārknetā, ne dārknetā tieši, bet attiecīgos kanālos var dabūt vienkārši pa kaut kādiem pāris tūkstošiem. Vēl kā iespējams izmantot tehnoloģijas, lai atklātu, bloķētu propagandu vai dezinformāciju. Tas ir principā var veidot pats aplikācijas, kas cenzē, ja, kaut ko laiž cauri, vai to pašu mākslīgu intelektu laist un apstrādāt informāciju. Šausmīgi ir attīstīta tā visa vide, un Latvijā, ticamāk, ja būtu atsevišķi, ja kartu mūsu sistēmā, vai ne, to varētu radīt to, lai šis te nebūtu tas viss fake. Principā mākslīgu intelektu vairāk jāpiesaist. Protams, un vajadzīga cilvēku grupa, kas labiem nodomiem, bez kaut kādiem saviem mērķiem, vai ne? Kā tu pēdējais velties mākslīgu intelektu, kādu domā? Mūsdienās daudz cilvēki viņu sarunājas, ka nav ko darīt cilvēku īstu vietā.
Viņu taču arī kāds ir radījis, programmējis, un iespējams arī programmē un turpina darboties un ņemties. Protams. Caur viņu sarakstoties nevar tevi izspiegot, inficēt ar kaut ko, tavas ierīces. Es vienu momentu skatījos, nesen bija tāda programma par to, ka mākslīgais intelekts bija uzlabots. Mums gandrīz katram ir ChatGPT nolādēts telefonā. Jā. Bet interesanti lieta, bet maksas versija un bezmaksas versija atšķirās. Vēl te tāda populāra mīti no bērnības ir. Agrāk, piemēram, kad tu darknetā mazums kādam patiešām draudi, un, vai, tur, tā kā parasti mums Latvijā, teiksim, anonīmi tu var draudēt, tur sasist galvu, no darknetā patiešām var atbraukt kāds un tev sadot pa galvu. Tādi mīti no bērnības, ka tur cilvēki nejokojas tā kā. Tur nejauko, un dārknis ļoti milzīgs patiesībā, un ja tu ielien tur, kur nevajag ielīst, tur, kur tev kā mirsīgiem nav jālien. Ja, piemēram, atsūta pēkšņi tavu lokāciju, kur tu dzīvo. Tas ir iespējams, bet tad tev ļoti kādam jānokrīt uz nerviem. Pavisam noteikti ļoti jānokrīt kādam uz nerviem, un jāizbēsī kāds, tāpēc, ka prosti, ka tu ieej pirmajā kaut kādā lapā, tur pirmajās lapās. Kas tas ir tas darknets? Ieejam pasties vakarā. Tu vienkārši ieraksti darknet web vai kā? Jā. Tur ir tas ir ļoti milzīgs. Chroma apmēram, redzi, kas ir? Apmēram kaut kas līdzīgs. Ieejam pasties tikai skatos. Tas ir vairāks internetu lapas puses, ja? Ieejam palūk, kas tur ir drausmas patiesībā. Skaidrs. Tad jebko atradīsi gan savām, jebkām. Pat domas, cik tālu nevēl, ko tur atrast.